Jebkurš iedvesmots raksts ir derīgs audzināšanai, vainas pierādīšanai, celšanai, tad tas nozīmē, ka šie raksti, kas mums ir palikuši, ir derīgi mūsu dzīvē, noderīgi mūsu, lai mēs darītu tik viens labu darbu. Viņi mums pietiekuši. Tā ir ļoti laba forma, manuprāt, ka mēs atbraucam brīvdienas vakarā uz to konkrēto viesnamu, tad visi sanākam, tur sabučojamies, samīļojamies, protams, mūsu mīļie draugi cilvēki, un tad mēs padzeram tēju un sākam studēt. Mums katram individuāli tie, kas piedalās šajās studijās, ir jāsagatavojās mājās, tas ir kā mājas darbs. Tad parasti, lasot kaut kādu tekstu tikai sev, mēs tomēr esam tādi, kā lai pasaka, ne slinki, bet tādi neuzmanīgāki. Tad, ja mēs zinām, ka to rakstu vietu, kuru mums jāsagatavo vai jāizprot, būs jāpasniedz kādam citam, raksturs un garš izmainās ļoti radikāli, jo tā uzreiz ir atbildība. Tas nozīmē nevis tikai kā es saprotu, bet kā es varu pasniegt to citam turklāt, lai tu neizkropļo domu vai lai tu viņu neaizvadi kaut kādos neceļos. Tas, ko mēs mēģinām izdarīt šajās studijās, pirmkārt es teiktu, ka ir jāsaskata galvenā doma tekstam, kas ir kā jebkuram literatūras darbam, bet attiecībā uz Bībeli tas ir īpaši svarīgi. Tad, kad galveno domu mēs esam atraduši, mēs mēģinām saprast, kāds ir mērķis, kāpēc tā doma ir pateikta. Brauc mājās pēc tām studijām, man tā kā tāds lidojums, vismaz uz nedēļu. Vienkārši tu esi kaut kur bijis un kaut ko tādu ieraudzījis un atklājis, kas tev vienkārši, tu nevari to aizmirst. Tas nav tā vienkārši aizbraucām, pastudējām, aizvēram grāmatu, aizbrauc mājās, cita dzīve sākās un tā, bet ka tas ļoti iedrošina mani ticībā, manā ikdienas dzīvē kā kristieti. Pirmā draudze, kad iesākās draudzes svētā gara izliešana pār mācekļiem, pastāvēja apustuļu mācībā. Arī Timoteja vēstulēs Pāvils saka, ka jebkurš iedvesmots raksts ir derīgs audzināšanai, vainas pierādīšanai, celšanai, tad tas nozīmē, ka šie raksti, kas mums ir palikuši, ir derīgi mūsu dzīvē, noderīgi mūsu, lai mēs darītu tik viens labu darbu. Viņi mums pietiekuši. Un lai mēs līdz ar to nodzīvotu savu dzīvi, tā kā Dievs grib, tā kā Svētais Gars grib, tad mums ir jāmēģina saprast. Bez Bībeles studijām, kas mēs plānojam viņus turpināt, jo viņas ir parādījušas, ka tas tiešām ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs, mēs plānojam vēl arī rīkot evaņģelizācijas pasākumus. Tas nozīmē, ka mēs laipni aicinām cilvēkus, kas interesēs par kristietību, kas vēl nav kristieši. Un tur, protams, mēs neprasīsim, lai kāds sagatavot rakstu vietu. Vienkārši tiem, kas interesē, varēs paklausīties, ko saka, mēs teiksim, autentiski kristietība. Ko saka Dieva vārds, ko saka Bībele. Mēģināsim parādīt to, ka tas tiešām tā ir. Parādīt, kāda ir patiesība, parādīt, kādi ir fakti, kādi ir pierādījumi. Un tad cilvēka paša ziņā ir reaģēt uz to. Vai es pieņemu patiesību, vai arī man ir kaut kāda iemesla nepieņemt viņu. Un mēs ticam un lūdzam, ka cilvēki tādā veidā